Labdien visiem! Paldies, Baiba, par uzaicinājumu un arī ievadvārdiem. Jā, man tas gods būt pirmajai runātājai, bet tiešām es arī gribēju piebilst, ka ir prieks atrasties šajā skolā un sajust šo radošo atmosfēru. Un īstenībā radošums ir tas, kas mūs virza arī valsts iestādēs, un radošums noteikti būs tas, kas virzīs cilvēks arī turpmāk, par spīti mākslīgiem intelektam un citiem it kā mums izpalīdzošiem rīkiem, bet no otras puses ir tas vienmēr tas tiešām izaicinājums, kur ir tas radošums, kur beidzas radošums un kur sākas arī likums. Un, piemēram, šai gadījumā, ar ko mēs strādājam, tātad tas ir šīs te patērētāju intereses un patērētāju tiesības, jo, protams, ka viss mārketings un preču pakalpojumu virzīšana tirgū ir virzīta uz to, lai patērētāji tos iegādātos un tātad veiktu savā ziņā izdarīt savus ekonomiskos lēmumus par labu tiem. Jā. Un šodien es savā ziņā ir nedaudz tāda garlaicīga tēma komercprakse, jo visi parasti nodur acis, kad ieraugu šo vārdu un vēl arī dažus terminus no likuma. Bet tiešām šodien es runāšu par komercpraksi, jo reklāma un varbūt reklāmas likums tā izpratnē ir stipri tiek skatīts jau daudz plašāk. Tādēļ, ka reklāma un daudzas citas mārketinga aktivitātes ir komercprakse, jo tas viss tātad tiek skatīts tādā kompleksā ķēdē. Tādēļ šodien es arī šim slaidam ir tāds nosaukums, ka reklāma pret komercpraksi, bet jāatzīst, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau daudzus gadus, faktiski jau ganīs 15 gadus, visas mārketinga un reklāmas aktivitātes attiecībā, kas tiek vērstas uz patērētāju, skatās šajā komercprakses kontekstā. Un kādēļ? Tādēļ, ka tas ir daudz kompleksāk, un es pēc tam arī to raksturošu. Un sāksim ar to, kas tad ir šīs komercprakses īstenotājs, jo tā ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas savas saimnieciskās profesionālās darbības ietvaros īsteno komercpraksi vai rīkojas cita komercprakses īstenotāja vārdā un uzdevumā. Tātad ietekmējot patērētāju ekonomisko rīcību. Tad tajā brīdī, kad mēs vēlamies, lai patērētājs ar savu maciņu vai ar savu uzvedību vai ar savu pat dažkārt faktiski pašlaik bieži vien vairs ekonomiskā rīcība nav galvenais, bet, piemēram, ar saviem datiem savā veidā samaksā par kaut kādu mūsu virzītu preci vai pakalpojumu. Tā ir ekonomiskā rīcība, un tajā brīdī tā ir komercprakse. Un uz tiešsaistes sociālā tīklā publicēto informāciju, reklāmu un tā lietotāja radīto saturu ir piemērojams tieši šis negodīgas komercprakses aizlieguma likums, un to arī ir atzinusi tiesu prakse. Tas ir atzīts tātad arī tiesas spriedumos, pārsūdzībās par mūsu lēmumiem, kas tika pieņemti pret influenceriem par negodīgu komercpraksi. Jā, un es šodien vakar paspēlējos ar ChatGPT, lai uzģenerētu bildi šim kompleksajam iedzienam negodīgi komercpraksi influenceru mārketingā. Faktiski es teiktu vispār ļoti tā trāpīgi. Man saprata šis mākslīgā intelekta rīks. Tātad juridiskais ietvers, jā. Ja mēs runājam, šodien es tomēr vairāk fokusēšu šo te influenceru mārketingu uz digitālo mārketingu, jo tā ir varbūt šīs dienas vairāk tēma un aktualitāte. Ja? Tātad rīcību publicējot sociālos mēdījos komerciālu raksturu informāciju vērtē kontekstā, kā jau es teicu, gan ar šo negodīgas komercprakses aizliegumu likumu, gan arī reklāmas likumu
un specifisko preču pakalpojumu reklāmu regulējuma normām, kas, piemēram, ir konkrētām atsevišķām preču grupām, kā, piemēram, smēķēšanas produktu, alkohols, uzturu bagātinātāji. Un, kā jau es teicu, šī negodīgā komercprakse, tad tas ir tas lietusarga koncepts visa veida reklāmas, mārketinga, promocijas aktivitātēm. Un tas ir tā būtiskākā atšķirība varbūt tās no šī reklāmas likuma, ka mēs skatāmies uz īstenoto komercpraksi kompleksi, tātad, un katrs dalībnieks tajā, un katra dalībnieka loma tajā. Vai tas ir reklāma, teiksim, devējs, ja, tātad, vai tas ir pat faktiski šīs komercprakses īstenotājs savā veidā kanāls, vai tas ir reklāmas izvietotājs, arī to mēs konkrētā gadījumā, ja tas ir, ja ir aizdoms par pārkāpumu un ir ierosināta lieta, mēs to vienmēr skatāmies kompleksi. Un tas ir saskaņā ar likuma mērķi, jo tas ir, mēs nodrošinām patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību, aizliedzot īstenošot negodīgu komercpraksi. Un kas tad tā komercprakse tāda īsti ir, kāda veida tās parasti ir sastopams, un tas ir arī, protams, likumā rakstīts, ka tā komercprakse var būt maldinoša. Piemēram, patērētājiem tiek sniegta maldinoša informācija par kādu preci vai pakalpojumu, kā rezultātā šī maldinājuma pamat šis patērētājs tad iegādāja šo preci vai pakalpojumu. Nu, piemēram, mums ir bijis kādreiz skaļš lēmums par memory water, un faktiski ir ļoti daudz no šiem te lēmumiem ir tieši par maldinošu komercpraksi. Otra veida komercprakse ir agresīva komercprakse, kas arī ir aizliegta. Un tur tiek varbūt tieši tie gadījumi, kad tiek izmantots tāds pastiprināts spiediens uz patērētāju. Patērētājs ne tikai tiek maldināts, bet arī tiek izdarīts spiediens, lai nopirktu kādu preci vai pakalpojumu. Un profesionāli rūpīgai neatbilstoša komercprakse izklausās ļoti juridiski, bet faktiski tas ir tie gadījumi, kad komersants vai komercprakses īstenotājs pietiekami savā veidā vai nu pieļauj kļūdas, vai arī tiešām apzināti kaut kādā veidā darbojas tā, it kā darbojas nepareizi, kā rezultātā arī cieši patērētājs. Piemēram, tie ir lēmumi par nebanku vai nebanku kreditētājiem, kad ir aprēķinātas nepareizi, piemēram, procentu likmes, mums tā diezgan daudz. Arī tie ir lēmumi par arī digitālajā mārketingā, ja netiek norādīti tēmturi, jo arī tā ir profesionālai rūpībai neatbilstoša komercprakse. Tātad influenceris kā profesionāls nav izdarījis to, kas viņam pienāks. Tātad viņš nav izdarījis savus pienākumus, tā rezultātā patērētājs faktiski tiek maldināts. Un maldinoša komercprakse jebkuros apstākļos. Tur ir tāds saraksts, kas ik pa laikam tiek papildināts, bet, piemēram, tā ir tādi ekstrēmi, piemēram, pārkāpumi, kā kaut kādu preču pakalpojumu maldinoša vēršana uz bērnu auditoriju, ja, tātad uz neaizsargātām grupām, kuras savukārt arī var ciest vēl vairāk no šīs te maldinošās un negodīgās komercprakses. Tātad, un, protams, kā jau es teicu, visiem komercprakses īstenotājiem šī te komercprakse attiecās uz visiem ķēdes posmiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem, gan arī personām, kas rīkos viņu vārdā. Arī tātad dažādu mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Un tās, piemēram, tā, kā es teicu, tās gan ir mediji, gan reklāmas aģentūras, citas personas, tā skaitā influenceri, kuri veido saturu un vai izplata reklāmu. Tātad pilnīgi
komercprakses regulējums attiec uz pilnīgi jebkuru iesaistīto personu. Bet, kā jau es teicu, mēs katras lietas ietveros, protams, vērtējam katras no šī iesaistītā ķēdes posma, teiksim, lomu. Tas nenozīmē, ja, piemēram, mēs atzīstam tiešām kādu komercpraksi par negodīgu, ka visi ķēdes posmā iesaistītie kaut kādā veidā saņem sankcijas. Nē, tā parasti nav, bet mēs tiešām izvērtējam katra atbildību un to, kurš ir ietekmē šo patērētāju ekonomisko lēmumu. Šodien es vairāk koncentrēšos tiešām uz šo influenceru mārketingu ietekmi un uz influenceru mārketingu, kas arī ir jau vairākus gadus patērētāju tiesību aizsardzības centra tāds fokus. Jo kādēļ? Arī faktiski Eiropas komisijas veiktais pētījums, un tas ir 2022. Gadā veiktais pētījums, skaidri norāda, ka 20 līdz 30% patērētāju Eiropas Savienības dalībvalstīs ir kaut ko iegādājušies tieši influenceru mārketinga ietekmē. Protams, mēs šeit vairāk varam runāt par paudzēm, par vecuma grupām, bet, protams, ka Gen Z ir tā kā lielākajā fokusā. Un kā arī es teicu, tad, droši vien, ka jūs pat labāk par mani zinat, arī šis te influenceru mārketinga tirgus vērtība ar katru gadu aug diezgan strauji un vēl aizvien. Tātad tas ir iemesls, kādēļ mēs koncentrējam arī savu uzraudzību uz influenceru mārketingu. Un ja kādreiz bija tāds pieņēmums, ka varbūt, tas tik ļoti to patērētāju varbūt tā kā margināli ietekmē, ka ir citi veidi, citas mārketinga aktivitātes ir ietekmīgākas, tad tagad es teiktu, ka tomēr visi pētījumi arī, kas tagad ienāk jaunākie arī Eiropas komisijas, no Eiropas komisijas puses, no mūsu, teiksim, kolēģu puses citās valstīs tomēr liecina par to, ka digitālais mārketings ir ar augstu ietekmes vērtību. Jo cilvēks, jo patērētājs tajā brīdī, atrodoties sociālajos tīklos, daudz savādāk uztver informāciju īstenībā. Viņš uztver to daudz personificētāk, daudz uzrunājošāk nekā varbūt tādu to reklāmu, kas ir kaut kur garām ejot. Tādēļ tiešām tam ir nozīme. Un, protams, kāds tāds pamata pienākums jebkuras komercprakses reklāmas kontekstā ir tātad nošķirt komerciālu raksturu informāciju no citas informācijas. Tātad informācija par publicētā satura komerciālo raksturu ir jānorāda visām personām, kas sociālo mediju vidē publisko attiecīgās preces, tirgotājs vai citu personu popularizējošu informāciju. Un līdz ar to tātad mēs skatāmies uz jebkuru, kas kaut kādā veidā varam skatīties jebkuru, kas tātad popularizē kādu produktu vai pakalpojumu, tomēr kā uz komercprakses veicēju, un šai informācijai ir jābūt nodalītai no cita satura, protams, kā pārsvarā tie ir tēmturi. Kāda tad ir vispopulārākie piemēri, droši vien, ka mēs visi zinām, lietojot sociālo tīklu vidi. Tātad, pirmkārt, tās ir vienošanās par apmaksās sadarbību, par ierakstu veidošanu sociālajos tīklos. Tātad, piemēram, preces vai pakalpojuma ražotāji vienojas ar digitālā pakalpojuma sniedzēju vai satura veidotāju par to, ka tiks izvietot ieraksti, popularizējot kādu preci vai pakalpojumu.
Otra lieta ir sponsorēšana. Tad tas ir atbalsts kaut kādā jomā, mūzikā vai sportā. Arī apmaiņā pret produktu popularizēšanu. Piemēram, mēs redzam, ka dažkārt sportisti ļoti bieži vai publicē kaut kādus savus apģērbus vai, piemēram, uzturu bagātinātājus, ko tie lieto. Un tas, protams, arī ir komerciāla rakstura publikācijas. Tāpat daudz diskutētās dāvanas. Ja tiek piedāvāta prece vai pakalpojums dāvanā, un arī tad tā tiek uzskatīta par komerciāla rakstura publikāciju un ir jālieto tēmturis. Vai arī, piemēram, tas pats kaut kāds cits labums, kā, piemēram, ja kāds preces ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs aicina izplatīt informāciju, bet savukārt šis piemēram, influenceris saņem kaut kādu labumu, atlaidi sev par to, ka tiek izplatīta informācija. Protams, arī ļoti bieži tiek rīkoti ceļojumi, piemēram, un arī pēc tam parādās raksti un glaimojoši raksti un pozitīvas atsauksmes par kādu viesnīcu, par kādu aviokompāniju. Arī tādā gadījumā, protams, vienmēr ir jānošķir šis saturs un jālieto attiecīgi tēmturi. Un arī tas attiecas uz pašu satura veidotāju, ražotu vai tirgotu vai veidotu, tātad preču reklāmu, piemēram, grāmatu. Ja arī influenceris reklamē savu grāmatu, arī tad ir jālieto šie tēmturi. Jānošķir šis saturs no kā komerciāls saturs. Protams, arī galvenie principi, kas ir vienmēr jālieto, kā jau es teicu, tēmturi. Un tie ir diezgan viennozīmīgi, tātad skaidri un nepārprotami. Tie ir tēmturi reklāma, apmaksāts, sponsorēts, tad apmaksāts sadarbība. Tur jābūt šim te apmaksas elementam, ka patērētājs var skaidri un gaiši saprast, ka tas ir apmaksāts saturs un par to ir saņemts kaut kāds labums. Tāpat šīs norādes jālieto, protams, ka viegli uztveramā veidā, publikācijas faktiski sākumā, un pamanāmi. Nevis starp 20 pēdējā vai iepriekš pēdējā starp 20 citiem tēmturiem. Un tāpat, protams, ir arī platformas piedāvā šos citus līdzekļus, kā atšķirt šo te apmaksāto saturu, piemēram, Instagram, tā paid partnership, man liekas, arī TikToks, ir kaut kā citi veidi, ko mēs faktiski arī akceptējam, kā norādītu, nošķirtu saturu. Un arī tāpat jānodrošina iespēja noskaidrot patieso reklāmas devēju un izplatītāju šo identitāti. Kas tad tā ir par preci? Kas tas ir par vispār ražotāju, kas to preci ir ražojis? Un tad, ja tiek sniegti apgalvojumi par kādu preci vai pakalpojumu, it sevišķi, piemēram, par uzturbagātinātājiem, tad noteikti arī jāspēj to patiesumu pierādīt. Jo pretējā gadījumā, protams, ka tā var izrādīties maldinoša komercprakse. Un ar uzturbagātinātājiem tas ir kā speciālais produkts, un tur ir vēl arī citas nepatikšanas, kas ļoti bieži tiek, protams, ka palaists garām, ka vajag arī norādīt attiecīgas piebildes, ka tas neaizvieto uzturu un vēl citas. Tagad nedaudz ieskicējuši, varbūt tās ātri. Piemēram, kāds tad parasti tādi strīdīgākie jautājumi? Protams, ka tā norādītā sadarbība. Par šo mēs esam diskutējuši ar influenceru nozari,
faktiski ar daudziem influenceriem. Un, protams, ka sadarbība nav pietiekami norādīt, lai patērētājs saprastu šo te patieso tātad nodomu. Protams, jā, jo sadarbības ir dažādas. Es sadarbojos ar saviem bērniem, lai viņi vispār no rīta pieceltu un aiziet uz skolu, piemēram. Un tādēļ, protams, ka tas nav akceptējams. Tāpat arī tikai atsevišķi norāda uz kaut kādu uzņēmuma nosaukumu. Arī tas nav, protams, ka pietiekami, lai skaidri sniegt informāciju par informācijas komerciālo saturu. Konkursu publikācijas, protams, jā, arī tur ļoti bieži ir plašs spektrs ar tēmturiem, tur ir šāds un tāds un konkurss, bet īstenībā nav norādīts, ka tā ir komerciāla rakstura informācija un kas tad ir patiesais šī konkursa organizators un preces pakalpojumu sniedzējs. Tāpat arī pie video satura reklāmas ir jābūt sniegtām attiecīgām norādēm. Es šeit neminēju, bet vēl ir tāds norādes, piemēram, sadarbības projekts, kas arī kaut kad diezgan bieži, tomēr vēl aizvien, par spīti tam, ka mēs diezgan daudz strādājam, influenceru auditoriju, vēl aizvien diezgan daudz parādās. Un, protams, ka sadarbības projekts, tas nepasaka neko. Tas vienkārši pasaka, ka, jā, ka ir kaut kāda pozitīva, jauka sadarbība, bet, protams, ka sadarbības projekts, tas nebūs noteikti arī tas. Tātad projekts kā tāds, ja, tas bieži vien tiek parādās. Tātad speciālo tiesību aktu prasības arī tās ir vienmēr jāņem vērā influenceriem, kas ir alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu, uzturu bagātinātāju, tabakas izstrādājumu, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu jomā. Un tur tiešām mēs redzam daudz problēmu, un tur tiek grēkots, piemēram, šo te tabakas izstrādājumu un smēķēšanu produktu jomā. Tur diezgan daudz parādās šīs reklāmas, kuras faktiski tur nedrīkstētu parādīties. Uzturbagātinātāju jomā, azartspēļu jomā. Tā ir pēdējā laika aktualitāte, kur, protams, arī tīri publicitātes ziņā arī mūsu vārds tika locīts ne pozitīvā, vairāk negatīvā nozīmē. Bet tieši sociālie tīkli ir tā joma, kur šī reklāmas vai, teiksim, strīdīgas reklāmas parādās. Un vēl es ieskicēšu, ko mēs uzskatām par tādu labu praksi. Mēs esam ļoti daudz arī mācījuši influencerus, un arī iesaistītās puses, ja, tātad saucamās reklāmu devējs vai, teiksim, aģentūras, ja, kā būtu jāsadarbojas ar influenceriem, lai beigās nebūtu šo te pārkāpumu. Un tiešām mēs ļoti vienmēr iesakām, ka labā prakse, ja, ir slēgt šos te līgumus un vienošanos, ja, par reklāmas sniegšanu, par reklāmas pakalpojumu sniegšanu sociālos tīklos. Noteikti, ja, tam vajadzētu būt arī rakstveida līgumam, kuros ir atrunāti visi sadarbības noteikumi, tostarp arī, ja, tātad visi norāžu lietošanas, tēmturu lietošanas un citas šīs teiksim, tādas atbilstības lietas. Un kādēļ? Īstenībā arī tādēļ, ka mums ir bijušas lietas, kur mēs esam lūguši un prasījuši, faktiski mēs kā iestāde varam pieprasīt šos nosacījumus un līgumus arī no tā saucamiem reklāmu devējiem, jo respektīvi no tiem preču pakalpojumu ražotājiem, kas tiek reklamēts, lai tad saprastu, vai tas influencers, jā, vai viņš tiešām saka taisnību, ka viņš ir pats lietojis to, piemēram, kosmētisko līdzekli un viņš ir tik ļoti labs, vai tomēr tā ir bijusi vienošanās. Un, jā, un mēs arī, protams, ka dažādos veidos šo te informāciju vācam.
Tādēļ es iesaku abām pusēm sevi tātad nodrošināt un tādā veidā arī nodrošināt arī to atbilstību, ka nav problēmu ar tēmturu norādīšanu, pēc tam savukārt ar mums un ar to, ka mums, piemēram, par kādu influenceru sūdzas un mēs savukārt sākam lietas. Te tādi piemēri, ja, kas par tom speciālajiem produktiem, ja, piemēram, par uzturbagātinātājiem nav sniegtas norādes, kur mums arī bija lietu materiāli. Ja. Tāpat arī, ko es jau minēju, tātad savi veidotie produkti un uzturbagātinātāji, kuriem tiek piedāvātas ārstnieciskas īpašības. Tātad, mēs redzam šo uzturbagātinātāju jomu kā ļoti plaukstošu, un līdz ar to arī tur ir diezgan daudz šo te problēmu. Tāpat arī, protams, citas, kā es teicu, produkti. Un vienkārši nobeigumā, es zinu, ka es jau esmu pār laikam nedaudz. Tātad, kādi tad ir mums, ko mēs darām un kādas ir tās negodīgas komercprakses sankcijas? Es uzreiz pateikšu, ka mēs ļoti cenšamies ļoti maz sodīt, mēs cenšamies panākt šo te atbilstību ar visiem, ievērojot šos te principus, konsultējot pirms, tiešām konsultējot, aicinot novērst visas neatbilstības, aicinot lietot hashtagus, aicinot visādā veidā ar mums sadarboties. Tādēļ mēs sodus piemērojam samērā reti, bet jebkurā gadījumā sodi var būt augsti. Tātad par negodīgu komercpraksi sods var sasniegt līdz 300,000 eiro un pat 2 miljoniem Eiropas Savienībā. 2023. gadā mēs pārbaudījām 104 reklāmas un izteicām 51 brīdinājumu un 6 administratīvās lietas tika uzsāktas. Protams, ka parasti arī influenceri vairāk ar mums sadarbojas un novērš šīs te problēmas, bet mūsu mērķis ir, ka, piemēram, ja influencers novērš tikai kaut kādā vienā reklāmā un postā, tas jau īsti nav mērķis. Mums ir svarīgi, ka visā viņa darbībā tā būtu atbilstoša. Kā galvenie pārkāpumi, protams, ka ir nenorādītās šie te hashtagi, jeb tēmturi, uzturbagātinātāji, aizliegts smēķēšana produktu reklāmas, CBD un azartspēles un citas jomas. Tā kā mēs, katrā ziņā mēs strādājam ar šo jomu daudz. Nākamgad tā arī būs prioritāte. Mēs saņemam ik gadu vismaz ap 600 signāliem mūsu Instagram kontā par neatbilstību. Un mēs, protams, cenšamies reaģēt, bet katrā ziņā mēs visu monitorējam un arī vērojam. Šeit ir norādīts, tātad mēs arī daudz esam ieguldījuši tieši influenceru un visu iesaistīto pušu uzraudzībā, tāpēc šeit ir mūsu gan vadlīnijas sociālo tīklu mārketingam, gan atbilžu jautājumu dokuments tāds sadaļa mājaslapā, gan arī citi materiāli, ko es aicinu vienmēr izmantot un iepazīties. Un tur arī diezgan daudz informācijas atrodams. Arī vienmēr var noteikti arī jautāt mums, zvanot un rakstot. Mēs tiešām atbildam un mums tiešām arī daudzi ir zvanījuši. Visi ļoti daudz puses, kas ir iesaistīts šajā komercpraksē. Tā. Paldies jums liels, es esmu bišķiņa pār laikam. Paldies! Paldies, Sanita, par brīnišķīgu prezentāciju. Mazliet neskiem prom. Jā. Sanita, tā kā tu esi pār laikam, es tikai vienu jautājumu uzdošu un pie reizes pateikšu to, ko es aizmirsu pateikt. Tad slido.com, latviski slido.com, tātad ir iespēja ievadot mirkļu birku labs jautājums, kur parādīsies mūsu semināra nosaukums. Jūs varat sūtīt jautājumus, un tad es vai Kaspars nolasīsim auditorijai. Bet mums ir viens jautājums, ko es gribu tomēr uzdot, lai gan mums tiešām laika ļoti maz. Tātad, vai satura veidotājam jānorāda, ja uzņēmums viņu uzrunājas pro bono saturam? Pro bono tas ir tā kā bez maksas.
Šajā gadījumā mums būtu jāsaprot, kas tieši tā ir šis saturs. Un, ja tas ir pro bono, bet, piemēram, rezultāts ir kāda produkta vai pakalpojuma virzīšana, tad droši vien, ka tas ir jālieto mirkļpirkis. Bet savukārt es zinu, ka mums ir bieži jautājumi, piemēram, no valsts iestādēm un, piemēram, no influenceriem, kas sadarbojas ar valsts iestādēm, tādēļ, ka sociālās kampaņas, sociālā kampaņu, nolūkā, faktiski tur mūs ieskatā šī tēma, tur var arī nelietot, jo tur tātad nav nekāda komerciāla rakstura šīm darbībām.